Ivans Jākais apdzīves kreisajā flankārā 35. numuru, bet labajā flankārā Veselis Surkovskis ar 13. Centra aizsardzība Pavela Sānova ar 21 un Antonijs Černomordijs numuru 34, viņš ir komandas kapteinis. Balstā Lūnija Bogdāna numuru 25 un Karolija Balīts numuru 14 no uzbrukuma Miloškeviča ar 8. numuru, bet tā priekšā jau ierastais trīnieks Edvards Taškevičs ar 23. numuru pa kreisi. Luis Veriko ar 24 pa labi un, protams, uzbrukuma smailē Marko Riekšā ar 18. numuru. Simona Kārī ir Rīgai Siemšu komandas galvenais treneris. Viņš pagājušajā sezonu Tukumu apspēlēja tikai vienreiz no 4 spēlēm, trenējot Naudu. Stevensons atņem buku pretnieku pa pusē, Kauševies Sīvies tiek nobuķēts. Pirmoreiz izdodas arī Tukumniekiem. Tuvoties Sansenču vārtiem un Sansenču soda laukumā, un Stevensons pastrādāja šeit ar Prasenga izdevās bumbu atņems, kā īņķīgi futbolistā. Kurš pagaidām vēl nav guvis vārtus Latvijas futbola virslīgā. Bet izskatās, ka tas ir laika jautājums, jo tik daudz momentu viņam jau ir bijis, kādreiz jau ir jākrīt iekšā. Varbūt arī šajā mačā pret Rīga futbola klābu. Bet jāgad centrējums vārtu priekšā. Svarīgākais uzdevums noteikti Tukuma komandai ir izturēt pirmās minūtes neielaist ātros vārtus, kā tas notika mačā LNK Sporta parkā pret RFS, jo noteikti arī ātri ielaistie vārti nedaudz pazemināja komandas morāli, noskaņojumu, un kā beigās arī pēc spēles izteicās Kristaps Tišters, pēc tā nebija pat nekādas pretspēles, nebija pat īsta momenti, un tādi pusmomentiņi sitieni bija arī pa vārtu stabu trāpīja. Ar tiešo brīvstienu Maronis Viko bija, tāpēc varbūt visam uz momentiem nevar teikt, ka Tukums bija mačā pret RFS, bet 0-5 varēja būt arī vairāk, kā brīžiem Pavels Kapustīns. Brīžiem arī bija veiksme stāvējusi klāt FK Tukums 2000 tāds komandai, un jebkurā gadījumā 0-5 gan jūtams zaudējums, pēc kura vīlies bija komandas galvenais treneris. Savukārt pretējs noskaņojums ar Simonu Lakārī. Jā, varbūt realizācija atsevišķās situācijās, arī acīm redzamās situācijās ir likusi vilties un saķert galvu Rīga komandas galvenajām treneriem, bet pagaidām izskatās, ka daudz mehānismi strādā. Arī pamazām sāk izkristalizēties optimālais vienpatvirtnieks, ko izvēlas nerotēt daudz. Simonu Lakārī tikai viena izmaiņa, salīdzinot ar iepriekšējo maču pret Daugavpili. Rīgā un Tukumā maču kontekstā, jā, uzreiz gribās atcerēties 2022. gada sezonu, kur sezonas ievadā Torstens Finks nomainīja 11 spēlētājus pirms mača pret Tukumniekiem. Esot pārliecināts, ka arī ar rotāciju absolūtu izdosies uzvarēt. Un beigās bija ļoti sarežģīti, tikai otrā puslaikā vidū vienīgos vārtus Rīga Gūli uzvarēja ar 1-0. Viena no sīvākajām spēlēm starp šīm komandām virslīgā līdz šim. 11 mači ir bijuši, 11 Rīga uzvarēs un 2 tikai ar vienu vārtu pārsvaru rīdznieki ir uzvarējuši. Minētā Finka rotācijas spēle un otrā spēle bija tad, kad pie komandas stūras debitēja Horvāts Berkovičs. Pat aizmirst, kā viņš sauc īstībā. Tik daudz treneri ir bijuši un ne visiem atmiņā vārdi jau ir palikuši. Bet jā, tā bija spēlē vasaras sākums. Rīga uzvarēja 1-0 izbraukumā Laukterpingas stadionā. Kā dzirdējāt arī pirmspēles intervijā Kristaps Kārlis Krievičs nosūtot mums visiem noskaņojumu no komandas, tad beidzot krīt Tukums paņemt punktus, šo nullīti vēsturisko pret Rīgā noņemt. Iespējams šodien, iespējams sezonas gaitā tas arī varētu atgadīties, jo redzējām, kā Daugavpils pāris dienām, varbūt ne pāris dienām, bet jau kāds laiks viņš pagājis, bet šo mēnesi tas notika pārtrauc garo zaudējumu sēriju pret RFS. Rīga savāca sapundu savā kontrolē no pirmajām minūtēm, to varēja arī gaidīt. Tukums pieļauj, ka lieki neriskēs, lai gan nav arī šīs komandas stilām un tradīcijās nosēsties zem aizsardzībā. Par autobusiem te nebūs stāsts. Autobusus atstāsim kaut kur citur kurzemē, bet kaut kur mazāk avantūras tomēr pieļauj, ka varētu būt arī no Māņieku komandas puses.
var iezīmēt centra pussargu līniju, kas pirmo reizi šādā sastāvā Štāls, Gormanis, 2 pagājušās sezonas dubultā.